Drīz iestāsies vasaras makšķerēšanas sezona. Īsts laiks, kad zvejnieki var izvēlēties transportu, ar kuru dosies pēc loma. Laivu depo piedāvā alumīnija laivas makšķerēšanai. Somu ražotāja Buster alumīnija laivas, pateicoties to lietošanas ērtībai, drošumam un daudzveidībai, ir vispieprasītākās Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona tirgo. Ar tādām laivām var doties braucienā pa ezeriem un jūras līčiem un izbaudīt laimīgās aizraujošās zvejas stundas. Par kuģa drošību var neuztraukties, bet tikai izbaudīt dabu tālu prom no skaļām pilsētām un ikdienas steigas. Šī laiva ir peldoša, un nevis vienkārši peldoša salīdzinot ar citiem konkurentiem, bet viņas ir pat nenogremdējams. Pateicoties divkāršām malām, aizpildītām ar speciālām putām, alumīnija laivas ir nenogremdējamas. Laiva paliek uz ūdens virsmas, pat ja to pilnībā ir piepildījis ūdens. Drošums un vienkārši apkope – galvenās laivu Buster īpašības. Šīs īpašības ļauj izmantot laivas visekstremālākajos eksploatācijas nosacījumos. Jūras alumīnija sakausējums ir izturīgs materiāls, kas iztur augstas pāraušanas un triecienas lodzes. Tas nav pakļauts korozijai un pūšanai. Metāls labi iztur triecienu akmeņainajā sakalūdens posmā, ļauj piestāt pie neaprīkota krasta, neuztraucoties pat par kosmētiskiem bojājumiem. Kompānija Laivu depo ietilpst Latvijas mūsdienīgu ūdens transporta centru vidū, kas ir aprīkoti ar visu nepieciešamo aprīkojumu laivu remontam un apkopei. Laivu depo piedāvā telpas laivu, kuteru un jahtu uzglabāšanai. Laivu depo piedāvā ne tikai iegādāties laivu, bet arī viss, kas ir ap šo laivu saistīts ar motoriem, ekolotiem, uzstādīšanām, servisiem, garantijas servisiem, vasaras glabāšanu, laivu uz ūdens Andreju savā, konkrētāk Andrejos jahtklubā, piedāvā ziemas glabāšanu, apkopi, bet tas jau ir tikai viss, kas ir papildus apbūvēts ap šīm laivām. Jo pat mūsu uzskata tā laiva, tas ir tas pats galvenais, kāpēc cilvēki nāk pie mums. Laba laiva uzticīgi kalpos makšķerniekam un ūdens atpūtas cienītājam nevienu sezonu. Laivu depo piedāvā izvēlēties drošu laivu, kas būs piemērota makšķerēšanai vai sestdienas ģimenes braucienam pa ūdeni, ūdens slēpošanai un citām izklaidēm.